Sveicināti, pīpētās sarunu klausītāji un skatītāji pēc kāda laika. Šovakar mēs turpinām mūsu jauno tradīciju. Mēs pašām vaļā kopā ar mūsu draugu Labieti. Mēs izvēlam tā, mēs neiesim jau reklamēt kaut kādus haliņus. Mēs vienkārši attaisīsim. Katrs izvēlās, ko viņš grib iedzert. Ja? No visas tās brīnuma kastes. Un tad pasaka, kāpēc viņš to izvēlējās. Nu, kaut kā pasaka, es dzeru tādu kaut kādu dīvainu no tādu aliņu. Sāc tu pirmais. Hop. Tu esi ciems. Tagad man jau ir jāredz, ko es varu izvēlēt. No, tu vari vienu uz veiksmi izvēlēties, un ja nepatīk, tad lietas apakaļ. Vismaz pagājušais bija pat... Nevajag baigo veiksmi. Akmeņu raksts izklausās labi. Šitais tāds baigi vieglais metens var dzert. Man patīk ješka, es ņemšu ješka. No porterīts arī salds. Tev visi nav mums jānokomentē. Tu paņem, tu izvēlas vienu, kurš tev patīk. Baltais zirbols, man tas pat rotaļīgi vieglas uzvedības porterīti, tipa tukšais alus. Aiziet, tad tas būs īsti. Mēdus dzērēns negribēšu. Mums nav tādi bahanālijas jau. Dievu suņi. Vēl viens ješka. Tas ir par to filmu? Par to filmu, jā, vai par tiem? Tas par godu filmai. Ķirsenera, nē. Šito ieslēgt uz ātro tādu. Vai dieni? Skaidrais apins ir labākais, viens no labākajiem. Skaidrais apins, Aigars apins. Aigars apins skaidrā viens no labākajiem džekiem, tas ir viennozīmīgi. Kad skaidrā viņš ir viens no labākajiem džekiem. Bet es gribētu laikam pamēģināt tomēr. Zemais beigu blīvums. Es kā, lai jūs pirmie iedzerat, un tad jūs sākat muļķības runāt. Par to tu vari neuztraukties. Tātad Dēļ ir izvēlējies skaidro apini, ja viņam ir mazliet satraukums par to, kā šī saruna izvērsīsies, tāpēc viņš grib saglabāt kaut kādu modrību. Gads izvēlējās ješku, kas ir meiteņu dzēriens veiksvārdiem. Ne, viņš nav meiteņu dzēriens, bet viņš nav... Viņš ir normāls lāgeris. Jā, nu labi. Ko tad ne jau mēs tikai alu esam nākuši dzert. Mūsu šī vakara viesis ir režisors, kurš ir nodzīvojis 25 gadus 20. gadsimtā un tikpat arī 21. gadsimtā. Viņa attiecības ar Latvijas teātri vadīšanu ir tāpat kā kādam slavenam režisoram ar sievām. Es tu vari viens pats runāt. Tas ir paņemt ar kaut kādu aliņu. Jā. Jā, tev es neko nevaru. Gad, kad tās putas no jums. Tu steidzies? Turpini runāt. Es jau izspēlēju divus tādus interesantus faktus, kā piemēram, mūsu viesis ir nodzīvojis pusi savas dzīves iepriekšējā gadsimtā un pusi šajā. Es no te jautāšu, kur bija labāk. Es arī esmu nodzīvojis citā 1000 gadā. Same, bet tu esi arī pagūs vadīt vismaz kādus 4 teātrus, vai ne? Vadīt? 3. Nomad jau arī, ne? 4, jā. 4, vēl 2, un tu būsi kā viens cits režisors slavens ar sievām. Jo, man liekas, neviens nav bijis daudz vadījis teātrus, ne? Vadījis? Dažādi. Bijis pie ruļiem, kā to sauc, nezinu. Mēs pirmo reizi šitā te sēžam. Mēs nekad neesam sēdējuši šitā. Konspirācijas tā kaut kāda. Man tā kā baigi neinteresē. Man tā kā baigi neinteresē. Tad te jau bija konkurss, es nokavēju. Bija gan uz Naciķi, bija uz Krievu drāmu. Uz Liepājas teātri, jā. Nē, es domāju, ka tur jau likumos viņiem ir jāliks, ka tu nevari vadīt 2 teātrus vienlaikus. Es nezinu, Gruzijā... Gruzija nav piemērs, pēc kur mēs skatāmies. Mēs tomēr skatāmies Eiropas virzienā. Pārvaldes ziņā tādā. Labi. Nē, šobrīd vispār likumiski nevar. Tu nevar būt 2 kapitāla sabiedrībām vadītājs. Bet var būt vienā valdes loceklis, otrā mākslinieckais vadītājs. Dažādos teātros? Tā var. Bet tā jau bija tad, kad, vadītājs, man liekas, piemēram, tad, kad Daugavpilī bija trakie laiki, tad jau sniedz vadīt tā kā 2, ne? Es nebiju nekad tam Kaut ko tādu atcerās, man liekas, viņi kaut ko konsultēja. Jā. Bet tas jau gandrīz ir kā... Cik amizanti. Labi, to es nezinu. Tu to labākais izpētīs droši vien, zinot, ka tu tēnās Kurš būs tavs nākamais teātris, ko tu vadīs? Uz ko tu skaties? Jo šodien noklausījos un stāstīju intervijā, ka tā kā esot iestudējis Leļu teātrī. Starp citu, jā, mūsu vakar viesis ir Mārtiņš Šeis. Tas ir viņš, lielais punks, smaidīgais. Kura minūte ir? Es arī pirmo reizi. Ar to tā ir kā... Nē, ja viņi klausoties līdz šim brīdim vēl nesaprata, par ko tad es nezinu. Kurš būs tavs nākamais teātris, ko tu grasies vadīt? Viņš nebūs Latvijā. Nebūs Latvijā. Igaunija. Klaipēdas.
Es gribētu Berlīnē vai Londonā vai Somijā. Berlīnē, Somijā vai Londonā? No Londonā, nē, tas bija vienkārši tāds. Vajadzēja pateikt kaut kādu galvaspilsētu. Jā, kaut kādu. Zinu, ka es zinu vismaz 2 galvaspilsētu. Un Somijas galvaspilsētu nezināju, tāpēc tas vienkārši Somija. Nē, tāpēc, ka Somijā ir ļoti daudz inčīgi teātri ārpus Helsinkiem. Nu, labi. Jā. Rasts varbūt arī pasaka labvakar un kaut ko vēl. Ko 2 vārdus. Lai nav tā, ka es vienkārši močīju kaut ko viņam. Es īstenībā zinu, ko gribētu tev prasīt. No kurienes tu īsti esi? No kurienes? Nē, jo man liekas, ka ar tevi ir baigi interesanti, jo tu vienmēr atbrauc uz Liepāju, un tad tu stāsti, ka tu jau vispār dvēselē no šī krasta un tā tālāk, un tad es kaut kā tā es esmu īsti latvietis. Man laikam, pat droši vien, ka varētu atrast nav zemgaļa asinis, bet vispārējās asinis man ir un dzīvojas Ogrē. Līdz 30 gadu vecumam. Ja tu dzīvo Ogrē, tad tas ir viss latviskākais latvietis. Viss latviskākais, jā. Bet šobrīd es nevaru pateikt, no kurienes es esmu. Redzi? Tas arī ir interesanti. Jā. Bet tu vari pateikt, kurš tās teātris? Šobrīd es dzīvoju Rīgā. Es tikko lasīju, ka tu vēl dzīvoju Cēsīs. Braukājums, tad tev tas miegs tur trūka nenormāli. Nē, tas bija no 1. septembra es dzīvoju Rīgā. Bet es pārsvarā esmu Liepājā. Forši. Šobrīd. Ok. Jā, tu esi Liepājā, tāpēc, ka tu šeit pašlaik iestudēji Blaumaņa Lugu kompilāciju, 3 bērns un 2 kāzas. Tur ne Lugu, arī noveļu. Lugu un noveļu. Vārds sakot Blaumaņa darbu kompilāciju. Un tam mēs gan jau vēl pieskarsimies. Jā, es ceru, ka tas būs centrālais jautājums. Jā, bet ir pagājuši 15 gadi, kopš tu pēdējo reizi iestudēji Liepājas teātrī. Jā. Kas mainījies? Teātrī? Tavā dzīvē, teātrī? Manā dzīvē ļoti daudz, kas teātra dzīvē baigi daudz nav nekas mainījies. Vienīgi jūs esat vecāki palikuši. Pieredzes bagātāki. Tā jums gribētu uzdomāt. Viedāk. Bet un ir parādījušies cilvēki, kuriem man jāmācās vārdi. Kuriem man jāmācās vārdi? Jā. Jauniešiem. Jauniešiem? Nav jau, viņi ir vairs nekādi jaunieši. Jā, viņiem vismaz vēl kāds mirklī tā doma. Es pēdējos 2 gadus esmu sapratis, ka es neesmu jaunieši. Bet tagad laikam līdz 35 gadiem skaitās. Tas kā kurā vietā skaita, bet... Teātrī jau tādu padzīvojuši tomēr. Bet tikai es vienkārši sāku runāt divatā, un es varu darīt, ko gribu. Jā, mums ir par ko parunāt. Es netraucēšu, lūdzu. Kāpēc tev liekas, ka tev kāds apbižo? Neapbižo tur. Nē, es arī izteicu savu viedokli par būšanu jaunietim, un jūs vienkārši ko savā starpā turpināt runāt par to, cik gadiem ir jaunietis. Labi, ir līdz 35 gadiem, jā, bet pie kā mēs palikām? Labi, tu mācies, tev visiem esat diezgan sūdīgi ar cilvēku vārdu iegaumēšanu. Kāpēc tā? Tāpēc, ka es pārāk daudz uz kaut ko citu iegaumēju. Ko tu iegaumēji parasti? Visādas muļķības. Es teicu, piemēram, mēs beigsim, es iešu mājās un es iešu cauri visiem, BBC, CNN-iem, LSM-iem un mēģināšu paspēt izlasīt pusi no tā, kas tur šodien salikt. Kāpēc? Kāpēc tik daudz tev to vajag? Nezinu. Viena lieta, man liekas, ir tas, kas esot teātrī, tev vairāk nenotiek. Režisoriem viņš mazāk, bet aktieriem stipri vairāk. Tev jau vairs nav nekādas citas dzīves ārpus teātra. Un tad, ja tu gribi izmantot kaut kādus piemērus, ar ko runāt, salīdzināties, tev ir jābūt kaut kādai un vēlams daudz maz ticamai bagāžai. Tev liekas, ka tu lasot ziņas, tā ir tev kaut kāda bagāža? Bet nav jau tikai ziņas, nav. Šobrīd jau viņi arī apraksta daudz dažādas dīvainas lietas, interesantas lietas. Fenomenus, kaut kādus notikumus, BBC visu laiku ir, it pa laikam tagad ir sadaļa, kur kā cilvēki dīvaini iepazinušies un tad tālāk pavadījuši visu dzīvi kopā, kas, man liekas, pirms kaut kāda laika varētu likties. Pēc laba materiāla. Jā, tur tie stāstiņi ir tādi diezgan kosmiski. Neklausās pēc dīvainas sadaļas. Tā ir mīlestības stāstu vienkārši. Jā, bet kāpēc ziņu portālā? BBC, labi. Tur news un tad mīlestības sadaļas. Protams. Viņi kaut kādi saucās, man liekas, stories, kaut kādi, es teikšu, human stories, tā viņi nesaucās. LSM stājas iepazīšanās šovu tagad senioriem. Kā tas ir sabiedriskais mēdījis, bet... Tur starp citu piedalīsies viens pasaules vicečempions basketbolā no Ogres.
manuprāt. 86 gadi. Atpakaļ pie ogas. Labi, ka budisti nepiedalās. Varam. Nu labi, bet tas ir dīvaini. Es lasīju par tevi, šodien atkal lasīju par tevi. Tā kā, un es palasīju un tiek uzsvērts to, cik ļoti Mārtiņš Eihe skatās vēsturiskā tādā kaut kādā kontekstā padomu laika lūgas iestudē latviešu dramaturģiju. Tad tā man īstenībā liekas, ka tu aizēji mājās un tu visi CNNs un BBC's, ko tad netaisi kaut ko tādu ļoti, ļoti aktuālu? Es teiktu, ka... Vien tu jau taisi aktuāli, bet labi. Tu jau biji gatavs atbildēt tā kā atbildi. Nē, es domāju, ka tā lielākā problēma ir, ka nevar uz viņu skatīties, ka tie dramaturgi neraksta labas aktuālas lietas. Tā ir, viņi raksta tikai par savu dzīvi. Es pirms pāris dienām domāju, tā kā mūsu Liepājas teātrī štata dramaturgs, mūsu veselu kabinetu aizņem. Lugreda aizņem veselu kabinetu, rakstāt lugas Pusīti. Jā, bet tas tā tēvs klusums, tā, ok, tad ir amerikas latviešu, patakoļa, ko arī savu visu liekam, kopā. Visur galvenās varonis sievietes. Bet man bija arī puiku periods, nevajag šo, Jā, tas aizgāja uz Nacionālā teātrī. Puikas Nacionālā teātrī, viņi raksta lugas puikām, un šeit viņi raksta, mēs meitenēm tā. Bet es domāju, ka tas ir diezgan labs jautājums tādā nozīmē, ka beidzot tās kvotas sāk izlīdzināties. Ja mēs paņemam jebkuru... Cik tev luga ir par puikām Liepājas teātrī? Nezinu. Nav. Nav. Kā nav? Nav. Bija. Vilki bija 3 puikas sasali tur. Labi. Bet ne par to stāsts vispār. Turpin. To savu maigo domu par to, ka nav tās labās logas. Nē, tur jau nav, bet tas jau nav, tā jau nav tikai Latvijas dramaturgu sāpība. Man liekas, ka tā ir visu kopējā sāpe. Tā kā, ja parādās laba luga, viņi taču iestudē uzreiz viss. Bet kas tev tieši konkrēti kas ir laba luga? Jā. Jā, vēl? Pirmkārt, man viņu ir jāiesaka Lailai Burānai, viņa man iesaka, ka tā ir laba luga. Ja kāds dramaturgs grib tikt pie tevis, tad caur Lailu skaidrs. Tad tu iedod Kristai Burānai izlasīt, Krista tā kā, ok. Kristai Burānai izlasīt, ja viņi saka, ar šito var strādāt, tad es eju tālāk. Cik godīgi. Bet, tādā nozīmē, tur ir jābūt kaut kam, kas mani interesē. Tiešām tā, ka aizter kaut kādu lietu. Bet tas jau beigas subjektīvi. Jā, bet tas jau, ja tevi var aiztert, tad nozīmē, ka tur ir kaut kas. Viss māksla jau subjektīvi, bet kas ir laba luga? Tu, ko izlasi, tu zini, ka tā ir laba luga. Tur nav jautājumu. Tu izlasi un tu zini, tā ir laba luga. Kāpēc laba? Man liekas, ka lielākais jautājums ir par to, par dialogiem. Un tu pēc dialogu uzreiz vari saprast, vai tā ir laba luga vai nē. Tikko dialogs sāk kaut mazliet aprakstīt, viss aizmirsti. Ar to lugu neko nevar darīt. Viņa lasās nenormāli kruti. Šīs te aprakstošās lugas izlasu, un tev liekas, wow, ģeniāli. Un tad, kad tev ir jāliek tas skatuves, tad aktieris stāv un apraksta. Viņš ar tekstu apraksta savas jūtas, savas sajūtas, notikumus, un tu ar to neko nevar izdarīt, jo, lai kā negribētos, teātris ir darbības māksla. Tu zini, kā mans kolēģis Leons Leščinskis tevi vismaz 3-4 reizes sezonā aprakstīja. Stāstīja, kā es ar viņu iestudējāt lugu. Es tagad neatceros, ko. Un Leons, klausies, kas šeit ir? Es šeit nesaprotu, kas tas ir? Tas nebija Leons, tad viņš mānījās. Tas bija Dombrovskis, un mēs iestudējām Varbūt sievieti no pagātnes. Jā. Kas te ir? Kas te ir? Labi, svītrojam. Šo es arī esmu. Dombrovskis tā kā, ok. Kas šeit ir? Es nesaprotu šito. Davai svītrojam. Tā tas bija turpinājies kaut kādu laiciņu, līdz Dombrovskis saprot, viņam īsti vairs tekstu. Viņš pārstāv jautāt un sāk darīt. Jā, tā bija tāda aktieru čakarēšana. Šodien arī mēģinājām, un es ļoti daudz runāju. Jā. Un
Vienā brīdī pat es teicu, varbūt beidzam runāt un vienkārši padaram un paskatāmies. Jo teātris ir darbība. Izcils plāns joprojām ir sūdīgāks nekā slikti realizēts plāns, kas tiešām ir realizēts. Tā tas ir. Un tādā gadījumā, es jau domāju, ka tur bija arī daudzīšanās kaut kāda, bet viena no lietām ir, ja tu vairākas reizes nevar atrisināt to vietu, svītro viņu ārā. Tev nav jēga. Man liekas, ka tu arī tiešām esi no tiem režisoriem, kas drusciņi tomēr tos aktierus pakacina arī, ne? Jo tad, kad mums bija kalendāram pirmais mēģinājums, tad man likās ļoti pievilcīgi, kā tu Nabagu Meinardu nosēdināji kaktā caur to vien, ka tu pateici, ka galveno lomu nelasīs tas aktieris, kuram it kā tā loma ir uzticēta, bet tieši precīzi vispārēji. Vienkārši pirmais lasījums. Un, zini kā, tu jaunais aktieris, tu atnāc ar spārniem, pieaugušiem visur, kur vien viņi var pieaugt. Un tev tāds klikt, un tu sēdi un klausies jau skumši. Pēc tam, protams, tas bija baigi skaisti. Bet tas sāk izklausīties, ka tev tomēr kaut kā patīk tos aktierus. Tu zināji, ka viņš zvanīja Kalnozolam, prasīja, ka es varu iestēt, kalendārs man sauc, bet viņš nebija lasījis vēl. Jā, es zinu. Kā tas? Kāda es biju redzējis, es atvainojos visas viņa iepriekšējās ludziņas. Nevis lasījis, bet redzējis. Jā. Un tur nebija jautājumu par to, ka... Tev nerodas jautājumu, varbūt vienkārši nevar atrast labas lūgas, bet viņas nelasi? Bet tāpēc Laila ir. Tagad jau arī sūdīgi tajā Blaumanī. Nevar īsti neko tā kā, tas ir Blaumans plus vēl Laila Burāna, to visu tā kā sakompli, nevar jau neko svītrot ārā, ne? Var, mēs jau pasvītrojām. Agrāk svītroja ļoti daudz. Tā kā man ļoti patīk svītrot ārā. Tagad es esmu kļūst mazliet pieklājīgāks pret tekstu. Un pa laikam nāk strādāt ar dzīviem dramaturgiem, kas ir grūti. Jo viņi par katru rindu tomēr raud. Es nezinu, kāpēc. Tā viņi tagad mīģina ar acīm un saka, ka tā nav. Tagad, davai paņemsim šito ārā. Bet tas ved uz turieni. Un ka metam ārā. Tad ar tevi tā nebija. Tas tomēr bija Kalnozols. Jūs esat kaut ko teikt? Tas tomēr bija Kalnozols, tas līdz galam. Tu varēji svītrot. Es jau biju sasvītrojis tur visu. Jā. Bet atkal strādāt ar dzīvu dramaturgu ir tas, kas bija, ka mēs braucām šurp un runājāmies. Kas ir tas, ko mēs gribam tajā visā dabūt un caur ko dabūt. Un, man liekas, vajadzētu aizbraukt uz Klaipēdu nostītos Elmāra darinājumu, bet man liekas, ka kaut kādā ziņā mēs aizgājām projām no grāmatas labā nozīmē. Tā kā runājot par sev svarīgajām lietām, caur to, kas arī Kalnozolam ir svarīgs, bet savādāk. Tā laba luga, tu viņu izlasi. Un jautājumu nav. Reāli, man liekas, nekad nav bijuši jautājumi. Ir jautājums par to, kad ir ļoti daudz labu lugu, kur sniedz teātris nav gatavs iestudēt. Kāpēc? Viens ir viņu konteksts, vai saturs arī, ne tikai konteksts, bet arī saturs. Mēs tomēr dzīvojam tādā kapitālismā, kur tām lietām ir jāatmaksājās. Un virkni tādu, skarbu, briesmīgu, bet īstenībā ļoti vajadzīgu un interesantu lūgu un nekad nenonāk vismaz pie mums uz skatu. Par to kapitālismu es biju pirms 2 nedēļām tādās meistarklasēs pie tādas pa pusē serbu izcelsmes zviedru izcelsmes serbietis, kas horeogrāfs, kas taisa 2-3 stundas garas izrādes. Tā to sauc neirodiverģentiem bērniem ar autismu, un kuriem ir no 2 līdz 5 gadi. Un viņi taisa 10 bērniem to izrādi. Un tad viņi, tu spēlē 3 stundu gabalu 10 bērniem, kur nav nekāda lineāra sižeta un tā. Un es pēc tam biju dziļās pārdomās par to, cik ļoti tad es varu sevi saukt par mākslinieku, jo tas, ko mēs teātrī darām pašā, ir ļoti ierobežotā laikā, vienkārši konvencionālā teātrī. Mums vajag 1 vai 2 cēlienus. Ja mēs esam bērniem, tad skaidrs cēlieni jābūt 40 līdz maksimums stundu, jo tad tur sāks šausmas tajā zālē un tā.
Mēs tos bērnus piemērojam saviem noteikumiem kaut kādiem, iekļaujam tajā pieaugušo pasaulē. Šī ir izrāda bērniem, bet viņi strādā pēc pieaugušo noteikumiem, jo mums jāspēlē, mums jātirgo biļetes. Izrādiet maksimums 2 stundas, un mēs spēlējam tikai parastiem bērniem, jo ne jau mēs tur spēlēsim kaut kādiem bērniem, kuriem vajag 3 stundas lētvārtos. Jā, mēs jau kopš, principā, man liekas, ar renesansi ieviešam to, ka māksla ir domāta tikai pieaugušiem veseliem cilvēkiem. Jo tev ir jāsēž klusi, jā, un mēs pārējo visu sabiedrības daļu izslēdzam, tā mēs darām. Bet tu jau, tu jau tādus projektus arī šeit uz vietas Latvijā var realizēt. Tikai jautājums ir, kur tu piesaisti finanses. Jā, mēs tikko nospēlējām drīzāk pēdējo reizi Gaismu es tev dzirdu. Izrāde par to, kā ir būt vājredzīgam, kur piedalās 3 vājredzīgas meitenes un 1 mūsu leģteātra aktrise. Un mēs nospēlējām ap 20 izrādēm. Pēdējās 3-4 izrādes, kamēr mēs nebijām ielikuši, ka tās pēdējās izrādes, neviens vairs nepiek. Tā auditorija beidzās, ieskaitot arī to, kad auditorija, kam arī daļai tā izrāde bija domāta vājredzīgiem cilvēkiem, viņiem jau arī nav prakses iet uz teātri. Tev jau ir vajadzīgs kaut kāds laiks, bet veidojot šādus projektus, tu jau lēnām vari. Šis pats projekts mums teātris šobrīd ir ieviesis, ka mums ir, es to svešvārds nepateikšu, jā, bet mums ir 2 veidu iespējas vājredzīgiem cilvēkiem. Viena ir, viņi var izlasīt pirms izrādes aprakstu un nākt skatīties. Un lielajā zālē mēs varam nodrošināt to, ka izrādes laikā viņiem stāst, kas notiek uz skatuves. Bet tas prasa līdzekļus. Mums ir visu laiku tagad tajās izrādēs, kur ir viens aktieris, kurš sēž un to lasa. Tu to nevari neierakstīt nekādā citā veidā, jo izrāde dzīva. Tev ir jātrāpa tajās pauzēs, aktieriem arī nenormāls lodzi reiz pieaug, jo tu nevari vairs taisīt pauzīti citā vietā, jo tas cilvēks, kurš lasa viņam tai vietā, kur tu nerunā tekstu, ir jātrāp savu tekstu. Tādā veidā tu vari to attīstīt. Bet, uztaisīt Nacionālā teātra vai Dēles teātra lielajā zālē šādu izrādi, Jā. Bet kā tev, kurš bija pirmais teātris, kur tu vadīji? Liepājā. Un pirms 15 miljonus gadiem. Tajā brīdī, vai tev jau kaut kas... 15, Bet tajā brīdī tev, tad, kad tu pirmo reizi sāki kaut ko vadīt, tev mainījās kaut kāda tā, radošā saprašana par to, ko drīkst, nedrīkst? Man jau vēl joprojām, es domāju, ka drīkst visu. Jautājums ir, kādā veidā tu to noformē, kā tu to izdari. Manuprāt, nav tādu robežu, vienīgā robeža, kas ir priekš manis, ir, ka tu nedrīksti apzināti darīt pār cilvēkiem. Viss tā ir vienīgā robeža. Bet pāri provocēt tu vari un tam līdzīgi. Bet, ka tu apzināti mēģini nodarīt sāpīgi citiem. Bez nekā, vienkārši, lai izklaidētos, piemēram. Tu esi redzējis tādas izrādes? Izrādes es redzējis vai dzirdējis par tādiem mēģinājumu procesiem. Bet izrādes, tā jādomā. Bet neviens jau apzināti. Es gribu cerēt, ka apzināti, negribu ar augstāku cēlu mērķu vārdā. Es tagad pačakarēšu to aktieri un tā, lai labāk būtu izrādē. Tā jau tas parasti ir domāts, es ceru. Man liekas, ka bet tas jau arī ir jautājums par tām robežām. Skaidrs, ka... Teātris jāspēlē prieku, bet māksla rodas mokās. Kur mēs varam atrast? Man liekas, ka šitā kā viņi sauc, aizmirstiet, ir tai kanādiešu izcelsmes, ukraiņu izcelsmes kanādietē, vai kas bija, sākās vārdi. Mēs tāpat nezināsim. Kaut kas cool tituldziesmas autori. Jā, labi. Jā. Viņai ir viena tāda dziesma, ka, ja tur neradi ar prieku, tad nafig vispār radīt partiju gēlā.
Viņa ir tāda dziesma, Party Girl. Russian, kaut kas tur bija. Jā. Tā ir Russian Ballerina, ir cita dziesma. Bet jā. Nu, man liekas, ka ja tu neradi ar prieku pasaulē, kura nav baigi priecīgā, priekš kā mēs ejam mājās. Nu, pagaid. Bet tev tie 3-4 teātri ir vadīti. Bet tu kaut kā vienmēr visiem salicies beigās. Nē, nav tā, ka vismēr nav kā kur. Ar nomadiem jau mēs neko nesalicāmies. Nu, tur tu pats sev vadīji. Nu. bet vēl 3 tu esi vadījis. Vēl 2. Trešo vadu. Nu, un jau labu laiku īstenībā. Nu, redzi, jau cik būs tā kā stabils laiks, viņš jau ka ir tev varētu palicis. nomest jau, ne? Nu, varbūt. Bet kas ir? Liela daļa taču neved vairākus teātrus pēc kārtas. Kā liekas, kāpēc tev tā ir sanācis? Nu kā, pirmais, man liekas, tas bija, tā kā es pilnīgi nesapratu, uz ko es parakstos, un kas tāds ir. Man tā kā neviens arī līdz galam nevarēja, es mēģināju prasīt padomu, kā tas ir. Bija jaunais režisors. Es biju pavisam jaunais tādā ziņā režisors salīdzinoši, jā. Un es jau teiktu, ka es jau tādā burtiskā nozīmē, man tā vismaz pašam liekas, es jau baigi nelecos. Es paušu savu viedokli, ja cilvēki tam nepiekrīt, es tālāk. Mums Facebookā bija jautājums, kas šo attiecās. Es tagad nevaru atvērt un pastīties precīzi, bet jautājums bija to, kur tu rodi spēku, kur tu rodi tās iekšas, lai runātu atklāti un runātu pa īstam. Jo es pieļauju, varētu būt radies iespējas, un es domāju, ka tā arī ir, ka tu runā. Tu saki to, ko tu domā vienmēr, un tā, un es maksimāli atklāts, kur rast spēku tam. Es nezinu, vai tam vajag spēku. Man liekas, ka tā... mums ir viena lieta, kas mums visus ierobežo. Bailes. Un tās bailes pārsvarā ir saistītas ar kaut kādām sociālajām hierarhijām, uzbūvēm, kurās mēs dzīvojam, daramies un ņemamies. Bet es domāju, ka viens no iemesliem ir tas, ka es ļoti ātri sastapos ar to, kas ir nāve. Un es gāju metru pa priekšu, kad nobrauc man draugu, man aiz muguras piedzēries milicis. Es iegāzos krūmos, viņš nemilicis, mocu uzskrēja viņam virsū. Un līdz ar to tas kaut kādā ziņā droši vien izjauca šo te, es nezinu, sistēmu. Milicis, pirms tām man skolā stāsta, ka milicis ir forši un tā un šitā, un viņi tur tāda, un tad tev ir šitāds milicis. Un līdz ar to, man ir izveidojis, priekšstats, ka viss ir cilvēki. Pat valsts prezidents, kas viņš ir? Viņš ir tieši tāds pats cilvēks kā tu un es. Kas ir teātra direktors? Viņš ir tieši tāds pats cilvēks kā tu un es. Un līdz ar to vienīgais, kas ar tevi var notikt, ir, kad tevi atlaiž kaut kur, piemēram, kad strādā. Un tu aizēji, atrod un strādā citu darbu. Tu nevari sastrādāties ar cilvēkiem, tu uztaisīsi savu kompāniju. Būs grūtāk, savādāk, vēl kaut kādi citi noteikumi, bet tu ej un dari. Jautājums ir par to, ka tu neapstājies. Un kaut kādā ziņā es esmu arī paralēli redzējis piemērus, kur cilvēki vairākas reizes savas dzīves pārstartē, kaut vai 16 gadu vecumā mainoties pasaules iekārtai šeit. Tu redzi, daļa pārstartējās, daļa nepārstartējās. Un tās jau ir mūsu izvēles. Tu nevari nevienu vainot. Protams, tev ir grūti tikt ārā no kaut kādas uzvedības modeļiem. Mums tikko lasīja par bērnu, par bērnu uzvedību un visu. Un skaidrs, mēs visu laiku kopējam, kamēr esam maziņi. Mēs kopējam savus vecākus, mēs kopējam viņu uzvedības, mēs kopējam. Un mēs varam, un tad ir jautājums, kā mēs varam izlausties no šīs te kopēšanas varianta.
Jo ļoti bieži mēs paliekam tajos līmeņos, kur ir mūsu vecāki. Nu, ja mana mamma strādā veikalā, tad es arī eju strādāt pēc tam veikalā, vai ja mana mamma strādā kafejnīcā, un 90. gados tas nozīmē, ka mēs esam pēdušies, var aizskriet pie viņas paēst. Un tad es kopēju, es nemēģinu iet tālāk. No maksimums, kur es aizēju, man tā kafejnīca pieder šodien. Un tad ir jautājums, kā tu, ja tu gribi kaut ko mainīt, nu man neviens ar mākslu nenodarbojās ģimenē. Kā tu nonāci tad līdz tam brīnišķīgiem teātrim? Huļņas. Nu kā, es negribēju iet armijā, nu viss. Vienā brīdī es gribēju un neaizgāju, un pēc tam es vairs negribēju iet armijā. Un tā, es gribēju iet, man nepaņēma. Bet un tad es negribēju vairāk iet armijā, un vienīgais veids, kā neiet armijā, bija kaut kur iestāties. Ko tu domā, ka tu gribēji iet armijā, viņi tev nepaņēma, un tad, kad tu kā, un tad pēc tam viņi tev pēkšņi gribēja? Jā, es tam pagāju. Nu, es aizgāju, nu, tā kā bija iesaukumi, arī 90. Tu nevarēji aiziet, pieteikties, tev ir iesaukums. Es aizgāju pa vidi, es gribu iet armijā. Nē, tagad neņems armijā. Pagāja 3 mēneši, un es vairs negribēju iet armijā. Man atnāk. Tu kā tāda jauna meita. Atnāk. Tur bija ģimenes konflikts ar tēti. Es domāju, ka man nepaņēma armijā, tikai tāpēc, ka tētis norganizēja, ka nepaņēma armijā. Ka jāiet mācīties. Tad es katru gadu stājos kaut kur mācīties. Tā kā tu iestājies, un tu tev vēl... Es pat negāju, es aizgāju, dabūju izziņu, ka es mācos, aiznesu uz kara komisariātu un vairāk cīnīties ar ļaunumu. Pusgadu gāju vecrīt cīnīties ar ļaunumu un pusgadu saņēmu stipendiju. Es esmu mācījies kaut kādā tur pie tagad, kur ir kaut kādā siltuma inženieru tehnikumā, es esmu mācījies psihologos, es esmu, man liekas, vienreiz pat Fiskultūras institūtā pa kaut kādu sporta skolotāju mēģinājis iestāties. Es nezinu, vai es iestājos. Nevar pat teikt, neaizgāju apstīties, man liekas. Spīps nebija, tad jau neiestājies. Žurnālistos neiestājos. Banku augstskolā. Bet tu esi strādājis pat bankas apsargu. Tas jau gan īsti pats vien ir. Es esmu bijis arī lietu pārvaldes vadītājs vietnieks saimnieciskos jautājumos bankā. Bet, un tad es iestājos kultūras koledžā. Tur tu tā kā paliki. Es domāju, iet. To es nepabeidzu, bet jā, tur bija forši. Tur bija mākslinieciskas meitenes, bohēma. Es vienkārši dzēra, bet jā. Bet nevarēja izdarīt tik daudz, cik mēs varējām izdarīt tie, kas negāja kultūras koledžā pirms tam. Bet nē, tur bija šausmīgi, tur bija tāda kaut kāda tā brīvība, kas man pietrūka. Tajā, ka tu vari, es nemāku noformulēt. Bet man bija diezgan skaidrs uzreiz, mēs tur vesels bariņš iestājāmies, kas tagad ir teātrī. Man uzreiz bija skaidrs, ka pēc tam viss, ka tur jāiet stāties kaut kur, ka es nestāšos aktieros, man neinteresē aktieri. Bet vienreiz, laikam, es gāju stāties, bet līdzi Sīmanim. Bet tad tev vairs negribēja, un tad viņi tevi gribēja par aktieri? Tur nē, bet tur es vienkārši, tur es izkritu pie dziedāšanas, tur bija pilnīgi skaidrs, ka Garanči paskatījās uz mani, es varēju tālāk neiet, nevajadzēja pat dziedāt. Paskatījās, viņai bija skaidrs. Bet aktieri jau ne tikai dzied. Nē, pie Garanča bija, tu nevarēji būt aktieris, ja tu nedziedi. Ja Garanča bija iestāja eksāmenos un tu nedziedāji, tu principā, ja netika Pētera Krilo kursā, tad tu nemācījies. Ja aktierim bija jādzied. Kā te tikko... Bet es dzirdēju, ka daudz labāk režisors nekā aktieris. Es? Jā. Kurš to teica? Pats. Es esmu ļoti slims aktieris. Tu esat spēlējis 4 izrādēs, kas pārstāv esat visas tavējās izrādes, un arī tur esat tu pats. Tas ir cits jautājums, jā. Es nevaru strādāt nevienu pēc citu. Es nevaru, ka man kāds kontrolē un saka, kas man jādara. Tur ir viena problēma, bet... Aktieri profesija būvēs pa samīdītām pašapziņām. Jā, tā es esmu dzirdējis. Mēģinu tā nedarīt, bet
Nu jā, un tad tu esi gaidījis, es pat negaidīju, vienkārši mēs tu pastrādājām, pamācījāmies tajā kultūras koledžā, Ežortiņu mūs savāc uz skatu par bezmaksas darba spēku. Un līdz ar to, tā man liekas, bija tādā ziņā vislabākā pieredze, jo tu izgāji cauri, tā kā sākumā vienkārši ar, krēslu salikšanu, pēc tam ar skatos uzbūvēm, skaņošanām, gaismošanām. Tā kā labi, es šobrīd nepārzinu tur gaismu pultis un tās tehnoloģijas. Bet apmēram zinu. Bet es saprotu, kā tās lietas strādā, un kas ir profils, un kas ir wash, un kas ir frenelis. Frenelis izklausās pēc kaut kā, kas 80. gados bija, bet droši vien neviens vairs nezina, kas ir frenelis. Ir vēl joprojām. Ir. To arī frenelis vēl ir. Ok. Atvainojiet. Labi. Jā, un tad vienkārši. Tad mašīnu izpētīju un sapratu, es būšu režisors. Jā, bet tad es salecos ar Annu Ežvertiņu un... Tu salicies. Tur es salecos, bet tur bija iemesls. Klausies, iespējams, es gribētu vadīt šo teātri. Nē, Anna jau bija 2 reizes novēlējusi mums to teātri. Anna katram vismaz 1 reizi novēlēja to teātri. Bet, Sīmans nebija, aiznesis Mārtiņš Liepa, Valmieras teātra aktieris, tur arī bija. Viņam bija jānovāc eglīte, un viņš nebija novācis. Un es atnācu, kaut kas tur bija vajādara, es atnācu, un es dabūju iekšās par to, apnika. Protams, ka liepa nevar novākt eglīti. 2 koku nevar. Jā, un es teicu, ka man tā kā man pietiek. Ja es nevaru, kāpēc man ir jādabū iekšās par to, ko cits nav izdarījis? Par eglīti? Par eglīti, jā. Kad eglīti, viņa bija novirusi un tur viss bija gadījumi. Kas vāciski ir? Ozols. Ozols, egla un liepa. Tā ir komēdija, vienkārši anekdote. Un tad es gadu vienkārši strādāju bankā. Un tad tas pats Mārtiņš piezvanīja un teica, klausies, šogad ņem režisors. Un tu jau biji to drosmi bankas darbu izbaudījis un saprati, ka nekas labāks par teātri nav? Jā un nē. Labi, kas tevi dzen šajā profesijā? Kas tev motivē šajā profesijā? Kāpēc tu esi šajā profesijā joprojām? Tāpēc, ka es esmu Dievs. Ok. Daži scenogrāfi apgalvo, ka viņi ir Dievs, bet tā nav. Mēs jau viņiem tomēr pasakām, ko apmēram vajag radīt. Bet viņi rada? Jā, bet mēs pasakām. Viņi strādā, mēs domājam. Nē, tāda labi teicu, es muļķojos, bet... Viss, šis ir tagatīgais jau kanonā. Bet, tas ir tas, ka tu vari radīt tos mazos mikrokosmosus. Tu vari uz kaut kādu laiku izveidot pasauli, kurā cilvēks var aizmirsties, cilvēks var kaut ko pārdomāt, cilvēkam var arī nepatikt, viņš var aiziet projām. Bet tas ir, tu kaut ko radi uz mirkli, kas ir kaut kāda, tā ir ilūzija, ko tu radi. Otrs, tā ir manipulācija. Būsim godīgi, labs režisors zina, kā manipulēt. Reizēm nesanāk. Tas jau nav garantēts, bet kā neatceros, kura no teorētiķiem bija ierakstījis. Un tad šeit tiek izmantots muzikālais, emocionālais kruķis. Es zinu, kas ir muzikālais, emocionālais kruķis. Man nepatīk, ka tos izmanto. Labi. Un tagad tu esi šeit, ar veselu čupu Blaumaņa darbiņiem. Tu vari tā kā mums drusciņi pastāstīt, kur es domāju, ka šī epizode iznāks vēl pirms pirmizrādes. Tu vari... Tad jūs nezināt, jūs filmēt epizodes. Mēs nekad nezinām, kad iznāks, jo mēs darba daudzumiem cilvēkiem. Cilvēki, kas to visu pēc tam ķibina kopā. Bet tu pastāsti, kas tas būs? Man arī interesē. Kas? Tas bērs un kāzas. Baigi neforši dzert tālu un runāt, kad nāk atraugs. Neuztraucies. Bet, tā būs ļoti klasiska izrāde.
100 punktu nebūs klasiski izrāde. Beidziet, mums skaidrs. Latvijā visas ir klasiskas izrādes. Mums varbūt šobrīd tas, ka kvadrafronā kaušanos ir uztaisījis, kas ir mazliet neklasiskāka izrāde. Viss pārējais teātris mums Latvijā ir vienkārši klasisks. Labi, Pole ar Neiburgu. Pole Neiburgu arī. Jā. Nē, kaut kas nevalstiskajos teātros mazliet savādāk notiek. Valsts teātros. Kultūras akadēmijas studentu teātris, viņi jau arī, man liekas, tur kaut ko jau. Nezinu, kad es pēdējo reizi esmu redzējis neklasisku teātru. Viņš var būt laikmetīgāks vai mazāk laikmetīgs, bet tas ir parasts dramatiskais teātris, ko mēs pārsvarā taisam. Labi, tātad priekš pasaules mēroga šī būs parasti klasiski izrāde, bet tomēr Eihes mērcē, gan jau, ka nemaz tik parasti nebūs. Jā. Tas jau pats par sevi jau tas, ka Blaumans jau sūdīgs dramaturgs, tāpēc vajadzēja saņemt visas viņa lūgas un novelas, no katras kaut ko labu, normāli paņemt un salikt visu kopā. Jā. Nē, tas, ko mēs mēģinājām izdarīt, ir, mēs pa pamatu paņēmām 2 novelas, Saldu pavasarī un Raudupieti, kas patiesībā varētu būt viena novele, ja mēs tā paskatāmies tā lineārā. Un tad tiem nabadziņiem, kuriem ir paplānākas tās biogrāfijas vēsturītes, mēs viņus vai nu paturpinājām ar kādu citu darbu, vai iepriekš papildinājām. Kad viņiem veidojās tā kaut kāda bišķi biezāka tā biogrāfija. Bet tādā lielā, mēs vienu jautājumu risinām par izvēlēm. Kā mūsu izvēles ietekmē tālākos notikums. Izvēle nerunāt, nepateikt līdz galam, izvēle kādam. Vienkārši tev ir to, jo mēs katru dienu, manuprāt, esam ļoti dažādi izvēļu priekšā. Notiek visādi brīnumi, un mums Saeimas deputāts var pateikt, ka viņš pa likumu balsot, tāpēc, ka viņš tā grib. Tā ir viņa izvēle. Viņam skaidrs. Jā, bet viņš jau nav ievēlēts izdarīt tikai savas izvēles un to, ko viņš grib. Mums tur ir 11. gadu. Nē, jā, protams. Nevar jau viņam pārmest. Tā, kur jūs kāds? Rekutē. Tev jāizvēlas otrais. Mums ir jāizdzer viss. Obligāti. Jēzus Marija. Labi, bet taisīt izrādi par izvēļu veikšanām obligāti jāņem Blaumans? Jā, tieši tā. Kāpēc nē? Kāpēc jā? Jūs man atbildiet, kāpēc nē, un tad es jums varēšu atbildēt, kāpēc jā. Kā tu nonāci tieši līdz domai par Blaumanu? Man nepatika tā lūga, ko man piedāvāja Valters Sīls. Ko viņš tā piedāvāja? Viņš man neteikšu, ko viņš man piedāvāja, bet es uzskatu, ka tā lūga jātais meitenei. Ir lūgas, kuras jātais meitenei. Nevar džeki taisīt pa dažādu. Ir dažas lūgas, kuras džekiem nevajadzētu taisīt. Viņi var taisīt. Bet būtu foršāk, ja to dara meitenes. Cik es zinu, to Stambulas konvenciju ir jāpieņem, jo šitā runā. Un to lūgu taisīs. Nav lūgas, ko taisa džeki un lūgas, ko taisa meitenes. Nē, skaidrs, ka ir un nav, bet man liekas, ka ir svarīgi arī, nezinu, man vairākas reizes prasīja, kāpēc taisa Eņģeļus Amerikā. Izrāda par gejiem, Ņujorkā, tur ebreju un mormoņu, un kā viņiem tur iet. Un skaidrs, ka man tā problēma līdz galam nav skaidra. Es tikos runājos ar latviešu LGBT, tad vēl nebija LGBT, man liekas, tad brīdī varbūt tikai formulējās tādu, ar šo kopienas cilvēkiem par tām visām lietām. Bet man jau līdz galam izpratnes par to nebūs. Tev ir skats no malas. Un, ja tu godīgi dari savu darbu, tas vienmēr ir interesants. Protams, ka tas ir, bet teiksim, man liekas, ka ir arī svarīgi, ka cilvēki no noteiktām kopienām vai no noteiktām kaut kādām, tā kā paši reflektē. Tagad, piemēram, Pinokio, kas bija Homo novusā. Neredzējāt? Jā. Mēs Liepājā dzīvojam. Jā. Dramaturgam jau nav kāda diena izrādes, viņš var nestāstīt. Man 3 bērni. Viņi neinteresē vienkārši teātris, bet
rakstus, kas nav viņas lugas. Tā jūs te apceļaties, bet nē, un tur bija nenormāli skaisti, kad par šo tēmu runāja cilvēki no šīs kopienas vienlaicīgi, viņi nerunāja sentimentāli, viņi bija ironiski arī par sevi, par mums, par sabiedrību, un ja es to būtu taisījis, viņa būtu pilnīgi savādāk. Man arī būtu kaut kādas robežas, kurās es visdrīzāk neatļautos paironizēt. Tāpēc, ka tas var izskatīties, nolasīties, tā kā savādāk. Es nezinu, tas ir. Es jau domāju, ka tas arī droši vien vienkārši, tu kā režisors lasi to, un tu viņu nejūti to darbu kā savu, un tam jau vairs pat nav sakara tur ar meitenēm, bet vienkārši tu nejūti to darbu kā to, ko tu gribi stāstīt. Tu arī mēdz ieteikt saviem režisoriem, kas pie tevis nāk uz Leļu teātrī, lugas? Leļu teātrī principā nav lugu. Es nezinu, kad tu esi pēdējo reizi rakstījis 3 gadniekam lugu. Šobrīd. Apsveic. Jā, bet nes, kura teātra pasūtījums. Tieši tā. Bet, līdz ar to nav īsti, ko ieteikt lugu. Tas, ko mēs runājam, ir par ko varētu būt materiāls. Jā, tādā ziņā mēs meklējam, domājam, kas varētu būt tas materiāls, par ko mēs runājam, kas varētu būt tās lietas. Protams, mums ir ļoti, ļoti labs atspēriens liels un mazs. Protams, nedrīkst tā reklamēt vienu vai otru, bet... Par vēlu tiet, ko izdarīt. Bet tur ir kaut kādā ziņā, ka tās gaumītes un uzstādījumi par to, par ko ir, Nē, es ļoti nopriecājos, ierazīju Oskars un lietas jums būs. Jā. Mēs mājās lasām ar Paulu Vēders turēdam. Tas, ko tu dari, mūsu gadījumā tās ir bērnu grāmatas, kurām ir cauri. Man liekas, ka tā rokā ir varbūt pusotrs gabals, ko es esmu iedevis un teicis šito. Un otra lieta ir, man gan te pēdējā reizē teica, ka es esmu palicis mazliet nedemokrātiskāks, bet mums patiešām ir mākslinieckā padome, kurā mēs ejam cauri, mēs runājam. Man liekas, arī svarīgi ir, tādā ziņā mums ar Valteru Evti ļoti forši tas bija, ka tu sarunājies ar to režisoru un ka tu atrodi, ka viņš nāk, piemēram, ar savu piedāvājumu un mēs viņu saprotam, kā viņu varam akceptēt, lai viņš... Protams, ir šīs te nepatīkamās situācijas, ka to kādam ir jāsaka, nē, šogad nē, vai šitais darbs nē, reizēm. Tas ir vienīgais, ko es vēl līdz galam nemāku. Jo man liekas, kad būtu jāvar, bet tev ir tik iestudējums sezonāts. Jā, es domāju, ka tas varētu būt tiešām izaicinoši. Un šobrīd mēs esam pieprasījuši. Cilvēks stāsta, un tu redzi, ka viņš ir baigi iesvilies, iededzies. Tu domā, ka viņi nāk uz tām lēlēm tik ļoti, ja? Šobrīd nāk. Es domāju, ka nāk. Daļa, protams, ir tāda, daļa ir tāda, kur tu šobrīd saproti, ka cilvēki vienkārši meklē iespēju. Jā, mums ir centrālais jautājums, kāpēc lēlēm? Kāpēc? Jo mums ir pāris darbi tādi tapuši, gan pirms manis, gan tagad ir, viens tāds, kur varētu paprasīt, kāpēc tas ir taisīts ar lēlēm, to var taisīt ar dzīviem aktieriem. Tādā nozīmē, ka bet tas ir jums tāds kritērijs? Tam ir, tev ir jābūt, jo sākot jau ar to, ka tev ir jāsaprot, tu vari pateikt, es taisīšu ar šādu leļu tehniku. Kāpēc? Tieši ko tev šī leļu tehnika dos un kā tu šo te lēli darbināsi. Tāpēc, ka tanī brīdī, kad tev to lēli uztaisīs, viņu jau vairs tā baigi pārtaisīt nevarēs. Tev jau ir jāzina tanī brīdī, kad tu ej uz šo te lēļu stilistiku, ko tu ar viņām darīs, ko tu gribēsi izdarīt, kā tu to gribēsi izdarīt. Mazliet vienkāršāk varbūt ir tādā darbināšanas ziņā, ar objektiem strādājot. Bet tur jau arī, jo tu dziļāk ej, jo tas paliek nopietnāk. Tur šobrīd Kultūras akadēmijā ne mūsu kursam, bet maģistriem Soģa Lokera lasa lekcijas, kur viņi vispār runā par to, kas tas objekts ir un kādas ir viņa materialitātes attiecības ar apkārtējo pasauli.
Tur jau pilnīgi citā līmenī par to visu skatās. Nu, jā. Nē, tas jau izklausās. Padomā to, kas klausās. Jā. Es nevaru izvēlēt. Tev kā dramatiskā teātra režisoram brīdī, kad tu pieteicies konkursā pēdējā dienā uz Leļu teātra mākslinieckā vadītāju, tev nācās daudz ko, tā kā vienās tajā Leļu teātrī, tagad tās Leļu, kas tu aktieri, kas strādājuši 20 gadus priekšā, kas visus par to zina un viņiem viss skaidrs. Es domāju, ka mēs līdz galam vēl joprojām neesam izgājuši cauri tam, ka es neesmu īsts leļinieks. Nu, nekad arī neizies. Nu, droši vien arī nekad nebūs tādā nozīmē. Kāds tas tā nē, es nedomāju, ka pukst, bet tas ir tāds, tas ir jautājums, kad tu kļūsti par to leļinieku. Tas būtu viens. Akadēmijā? Tā kā akadēmijā, bet ir vesela virkne leļinieki, kas ir iestājušies leļu kursā, lai tikai varētu kaut kur iestāties. Man ir tāds aizdoms, jā, tas ir tāda klusa lieta, ko cilvēki tā kautrīgi, ka es jau īstenībā gribēju aktieru būt, bet... Ir cilvēki, kas stāja, kas patiešām tā arī ir, kad ir stājušies uz lellēm, uz vizuālo, un ir tādi, kuri nē, kuram ir skaidrs, ka tā ir viņa vienkārši biļetīte uz teātri. Bet, piemēram, tagad arī skatoties, tu noteikti biji taču iestāja eksāmenos, vai ne? Es biju pirmo kārtu. Paskatoties, kā noskanējot tos cilvēkus, tu jau apmēram jūti, kurš tur nāk būt pirmais plāns un kurš tur nāk? Es teiktu, ka mūsu mērķis šī gadījumā, mēs ļoti ceram, ka daudzi no viņiem būs teātrī. Bet vienlaicīgi tas nav mūsu mērķis. Mēs nevienam neko neapsolam. Jā, tas arī ir muļķīgi. Tā kā varbūt mēs paņemsim 1, varbūt mēs paņemsim 10, varbūt. Bet mūsu mērķis ir, lai vienkārši Latvijā ir vairāk cilvēku, kuriem ir izpratne par to, ko tu vari izdarīt ar lelli, ar objektu, ar vizualitāti, ar fiziku. Vienkārši, lai veidojās izpratne. Un paralēli viņiem jau mācās arī 10 režisori. Kas arī ir, nezinu, tas pats Morfovs, kas Dailē ir daudz, viņš jau ir Leļu teātra režisors. Un tad, kad paskaties, viņi izrādes, tu to diezgan skaidri var redzēt, jo viņam ļoti precīzi uzstādīts mizanscēns, nenormāli precīzi gaismojumi, kas ir saistīti ar Leļu specifiku. Kaut vai, kamēr viens runā, pārējie nekustās. Kas ir izteikta Leļu specifika. Vai kad runā, tad kusti. Kad runā, tad ir jākustās riktīgi. Bet un tas jau ir mūsu mērķis. Vai no viņiem kāds būs īsts leļinieks, es nezinu, kas ir īsts leļinieks. Ja man tā prasa, īsts leļinieks ir tas, kurš saprot, kā ar to darboties un kā no tā panākt labāko efektu, tā es uzskatu. Jo, teiksim, jaunākā tendence apmācībā šobrīd ir, ka tev nevienu tehniku vairs baigi nemāca. Tu māca kopējo izpratni un iedod no katras tehnikas saprašanu. Un tad tā ir tava izvēle, kā tu pēc tam ar to strādā. Kā tu viņu apgūsti dziļāk. Izklausās loģiski. Jā. Citu, Leļu teātrī arī droši vien nav tā trupas problēma tāda, ka vajag to chronoloģiju. Kā, piemēram, pie mums, ka vajag tagad katru gadu ņemt kaut kādiem 1, 2 aktieriem, lai izveidotos visas paaudzes, bet Leļu teātrī jau tas droši vien nav tik svarīgi. Es domāju, ka mēs Rīgas teātris arī pierāda, ka tas nav tik svarīgi. bet droši vien, ka jā. Bet es vispār esmu par to, ka teātros ienāk daudz cilvēku. Ir forši, ja nāk pakāpeniski arī regulāri kaut kas pamainās, bet to pierāda gan jūsu pieredze ar jums abiem 2 kursiem, gan šobrīd Valmieras teātra pieredze. Tā masa paņem Viņi iedod uzmanību, viņi iedod pilnīgi citu enerģiju aktieriem, kas jau ir palikuši viegli veci un mazliet noguruši. Viņi iedod atkal šo te bišķi ballīšu sajūtu. Stimulu. Uz kādu brīsniņu, jā, un tas reāli atdzīvina visu teātri. Jā, bet ja mēs teiktu... Un tas nav jautājums par konkurenci. Jā, tas ir tiešām par... Vietas vienkārši nav tik daudz. Es domāju, ka
Tad kāds jālaiž vaļā uzreiz. Aizvien biežāk tas atkrišana būs aizvien, tā būs tāda, jo jaunāk paudze nāk, jo, labi, es esmu tādā, nezinu, vecā paudze, es jau skatos. Vidējā. Būsim optimistiski vidējā. Bet es droši vien esmu viens no retiem gadījumiem, kurš tik bieži maina to, kur viņš strādā. Bet ļoti daudz jaunu cilvēki, viņš ir gadu nostrādājis, un tas skatās ilgi. Jā, bet tas nekādā veidā nav ilgi. Bet tāda ir tā šodienas specifika. Jā, bet es nezinu, vai viņi ir patiesi. Es stipri šaubos. Bet ko tu domāji ar to, ka viņi potenciāli arī varētu mainīt vienkārši to savu atrašanās vietu? Ir mainīt atrašanās vietas. Mums, protams, joprojām ir ļoti maz teātru. Ja mēs salīdzinām ar abām blakus valstīm, mums nav teātru. Mums ir pāris teātri. Viens ir atrašanās vieta, bet otrs ir arī iet prom no profesijas. Pārkvalificēties, pāriet kaut kur citur. Nē, tas arī kaut vai te ar mūsu jaunākajiem kolēģiem, arī ar viņiem parunājot, tas bija saudabīgi dzirdēt, ka katrs otrs no viņiem saka tomēr, es pamēģināšu, un tad jau redzēs, ka tas nav tā, ka, tagad es esmu te tīcis uz šajā zaļā zara lievais teātrī. Tā ir paudžu lieta. Jā, tā ir absolūti paudžu lieta. Tas ir paudžu lieta. Otrs ir tas, ka mums visu mūžu būs jāmācās. Labi, teātris tādā ziņā ir bišķi savādākā situācijā. Ja tu esi vienreiz iemācījies aktierēt, tad tu to vari darīt visu mūžu. Šeit neko diži jaunu tu neizdomāsi. Tā ir mūsu tāda. Tāpēc arī teātris ir varējis būt cauri visiem laikiem, pastāvēt, jo tā ir arī dzīvā saskarsme. Visi bļāvi, vienalga tur. Parādīsies Kīnē, bija Rāģiņš nomirst, tas parādīsies tas, bet teātris skaidrs, ka mēs esam ekskluzīvi. Ja cevišķi, tie, kas nav Rīgā, vai tie, kas Rīgā ir maziņi. Teiksim, labi, es tagad visu laiku viegli irgājos, bet es ar vienu jūdu dailē, es domāju, man ir vairāk skatītāji nekā ar visām pārējām izrādēm dzīvē kopā. Jūda labais gāja. Ar to 1000 vietu zāli, labi, tur 800 mums ir, bet vienalga tas skaits uz to, tas abidna bišķiņi, jā, ka tu nospēlēji savu mūžu lomu mazajā zālē, un kad reiz tikai 45 cilvēki redz, kā tu izliec savu dvēseli. Jā, bet tu viņi izliec pilnīgi savādāk, nekā tu to darīt lielajā zālē. Bet abidna tik un tā. Cik man reizes jāspēlē, lai tu... Mēs dziesmu svētkus, zini, cik mēs tagad 50 reizes nospēlējuši, man liekas. Cik tas ir skatītāji? Tur ir 60, man liekas. Cik tas ir kopā? Kaut 3000 nostīt. Labi, vēl tur Rīgā kaut kas un vēl tur mēs rūpīgi 50. Jā, man jūda, ko arī nospēlē 50, to izrāda 800, 50 reizes 840. Exactly. Cik mums jāspēlē dziesmu svētku? Labi, obligāti vajadzēja šo kā piemēru. Tā ir tīra matemātika. Tā ir tikai matemātika. Iedomājies, kāds procents tur dramaturgs. Lai par to es vispār negribu domāt. Tulkotājs viņam arī kaut ko izdarīja. Dramaturgi ir šausmīgi alkatīgi. Es zinu. Jā. Tā ir. Un viss skaistākais tas, ka tad, kad mēs satiekamies tādā bariņā, tad visiem ir tā viena doma, tūlīt es uzrakstīšu kaut ko tādu. Tu jau uzrakstīji bliķi. Tev jau ir. Cik tev tur maksā procents? Tu vēl kaut ko briesmīgāk man pajautās. Tu zini, viņa jau nav nekāda ramda, viņa ir rakstniece, starptautiskā rakstniece rasa. Tu zini, cik valodā tas puika jau ir izdots? 85. Starp citu. Jā, tas to nedrīkst vēl runāt. Nē, ne par to. To nē, jā, bet nē, zini, kas bija super forši? Tas, ka, ja man, tajā gadā man to balvu neiedeva, ja, es drausmīgi pārdzīvoju un piedzēros kā lops, to spēlnieks balvu. Bet honorāri labi. Bet man ir viena tā norītā pateicības runa. Mēs runājam kaut kad ar Budovski jāuztais izrādi, kas saucas norītā pateicības runa. Tās ir tās, kuras tu esi sagatavojis un tad nepasaki. Gatim arī tāda ir dafiga. jo tu nedabū to balvu. Četras tikai. Lūk, bet es būtu teikusi paldies tev tajā gadā, tāpēc, ka tu man piezvanīji. Tu noskaties puiku un tu man piezvanīji. Un es tā kā gaidīju, ka tu kaut ko no manis gribēsi, un tu vienkārši pateici, ka tu biji uz izrādi un ka bija baigi forši.
Man likās, pats tik superīgi. Jā, tu neesi īpaši, jo viņš man pēc Baltijas ceļa, piemēram, man pofiks, ka es neesmu īpaši, es viņam komplimentu. Jā, mēs abi esam īpaši. Svarīgi, jā, bet viņš tā dara, tas ir nenormāli jauk no puses. Es steigties pateicot to publiski, un tas vairs nebūs īpaši. Bet, bet kā man liekas, ka tas ir svarīgi, tāpēc, ka mēs vienmēr, režisors jau pēc savas būtības ir, tavs centrālais uzdevums ir apdirst, kritizēt. Tu jau arī, ko tu dari mēģinājumā. Es saku, kas nav pareizi. Es vēl joprojām neesmu iemācījies jāpateikt cilvēkiem, ka kaut kas ir arī labi. Tas, ko tu dari, tu visu laiku. Mēs jau viens otram sakam, ja viņš to neuzdarīs, tad tu esi malas. Jā, es arī to saku, ja es neko slikti nesaku, tas nozīmē, ka ir labi. Jā, bet tāpatās. Un man liekas, ka ir svarīgi vienam otram ik pa laikam pēc kāda, ja tas patiešām tev ir bijis interesanti vai kaut kādā veidā pavilcis, piezvanīt. Man joprojām liekas. Tāpēc tu esi viens no ratiem cilvēkiem, kas tad, kad zvanis ceļu klausu, jo tu tajā vienā reizē pateici, tik jauki tas bija forši. Redz, kā tagad visi, kas te klausās un kam vajag kaut ko no rases, vienu jauku izņēmumu. Jā! Piezvaniet vienu reizi, pasakiet, brās, tu tāds malacis esi. Un nākamienā jau, čau, es klausies, man aizies tās 40 lapas, kur ir? Kur ir? Jā. Bet tā ir visu Latvijas dramaturgu sāpīte. Visu laiku viņiem. Viņi jau tur tagad tā, viņi tur izbija kopā, kur aizbraukuši. Viņi ir 5, un skaidrs, viņiem jāuzrakst 100 lūgas gadā, ko gribēt. Jā, bet dramaturģija ir, man liekas, grūtākais no rakstniecības veidiem. Tur jau vēl, viens ir tas, ka no malas droši vien liekas, ka baigi saņemās daudz tos darbus, kas tā arī no vienas puses ir, bet otrs ir arī tas, ka tad, kad tu piekrīti, tev ir tas pirmā mirkļi, tas, yes, aiziet, un tad tu saproti, ka, tu esi, tā kā ziepē ritīgā, jo tev tiešām tas ir jāizdara, un tad ir tas, tas niršanas posms, ka tu vienkārši tā kā pazūdi. Tā kā Meinardam pirmajā lasījumā. Bet man ir, piemēram, es esmu veselai virknei savu pirmo darbu pats taisījis, vai dramatizējums, vai tur vispār zilo mēs pārrakstījām visu kopā ar aktieriem. Man neviens nekad neteica sākumā, ka tu vari skaitīties kā dramaturgs. Tas bija tik interesanti. Šobrīd teātros tas ir mainījies, bet tad laikā bija, ja kādam var par kaut ko nesamaksāt vai kādam kaut ko nepateikt, Baigi, Bet mēs jau arī iesākam tādu jaunu, jau noteikti klusā viļņošanās, teiksim, Valters taisa izrāda parasti pirmdienu par dažādu profesiju pārstāvjiem, tur tas ir aktieru kolektīvas kopdarbs, un tad visi kopā būs dramatizējuši un kopā būs radījuši to, un tad katram pat 3 eiro klāt pie izrādes. Jā, mēs esam runājuši ar ārzemniekiem arī, piemēram, un viņi atkal uzskata, ka tā ir daļa no tās profesijas. Ka tas nav nekas ekstra, ka tu māki izveidot tā kā savu. Mums dramaturģija nemācīja. Mums daudz ko nemācīja. Mums, piemēram, mūzikas vēsturi nemācīja. Tā kā... jā, bet tu arī nevarētu padziedāt tā, ka... mūzikas vēsturē nav jādzied, cik es zinu. Tev to mūziku nevajag. Tas ir kruķis, emocionāli kruķis. Jā, tam mēs nevaram komponistu. Tā izrādes bez mūziku. Ko tu tur tagad štuko? Es tagad domāju, kā dabūt tagad visu šo sarunu atpakaļ pie kāzām un bērēm. Kāzām un bērēm. Viņš jau pats neko mums tad nestāst. Man liekas, ka tur... Būs rēcīgi? Es ļoti, šobrīd mēs pie tā ļoti strādājam. Bija atbrauc arī Apins Aigars un jau pāris vietas sakārtoja. Es ļoti gribu, lai tur ir tās šūpoles. Mums ir viļņi. Bet pastāst, jo vienīgais, ko es esmu par to, no tā teksta dzirdējis, tas bija tas, kas bija mums festivāla tajos lasījumos, ja? Viss sarežģītākā aina, kur mēs joprojām nevaram atrisināt. Pastāst man, tur ir tā kā, jūs arī laikājat laikā? Jo es nevarēju, manā galvā tas nozīmē to, ka ir tas stāsts un ka tas vienkārši ir pārlaicīgi, tas notiek visādos laikos. Mēs izmantojam vienkārši pusotru valodu. Tādā nozīmē, ka ir tā blaumaņa valoda un ir kaut kādas lietas, kas nav blaumaņa valoda. Piemēram, aktieri paši nosacīti, pēc tam Lēla tur, protams, pusē visu izsvītroja, bet viņa uzdevums bija, piemēram, sagatavot kāzu tostus vai bēru runas. Lai viņi nāk no tā tēla, lai patiešām tā, ka viņš ir kaut kādā ziņā, lai viņi nāk. Un tad tā jau, protams, ir
šodienas valoda ar kaut kādiem iespējams Blaumaņa iestarpinājumiem, ko viņi tur izmanto, bet tā ir tāda šodienas. Visas darbības, ko mēs darām, es jau sasmējos tādī brīdī, kad jūs runājāt par, kā jūs tajā preses konferencē nosaucāt šito sezonu? Mārtiņa sezona. Nē. Jā, Mārtiņa sezona taču. Mārtiņš Eik, Mārtiņš Kalit, Mārtiņš Ritiņš, Mārtiņš Freimans. Okay. Tā ir Mārtiņa sezona. Ļoti labi, 10. zinām. Bet jums tur bija kaut kas par sakrālumu. Es nezinu. Tu to runāji. Es noteikti to nerunāju. Jā, tu to runāji. Beidz. Tajā tur teātra muzejā. Kāds sakrālums? Par kaut kādu, vai kaut ko tu tur tādu lietoji. Mums jau ir baznīca uz skatuves tādā nozīmē. Runājot par žanriem un tālāk, fun fact, eju šodien gar teātri, skatos, kāds aizlīmējis sēkas plakātam, bišķiņ kaut ko ciet. Jā. Izrādās no laikmetīgas. Jā. Kas laikmetīgas? Kāds otrs vārds bija? Nezinu. Laikmetīgas komēdijas. Traģikomēdijas. Tā ir kļūst par laikmeta traģikomēdiju. Jo tur ir ļoti... Tie ir divi dažādi vārdi. Jā, tie ir divi dažādi vārdi. Bet kurš tad nepaskatījās? Kurš tad neizdomāja? To mēs nesauksim vārdā. Kādā brīdī varbūt. Nē, nepārdomāju. Tur vienkārši aizsūtījis tipogrāfiju nepareizi. Laikmets un laikmetīgums. Jā. Turpat blakus vien ir, bet... Jo laikmeti, ja mēs tā dauzamies, tad cilvēkiem laikmetīga traģikomēdija varētu nepatikt. Bet laikmeta traģikomēdija ir precīzāka. Par laikmetiem runājot, es saprotu, ka luga ir tā kā atnest uz mūsdienām. Tā mēs varētu teikt, jā. Okay. Tas ir svarīgi, kāpēc to nesaka uzreiz? Bet viņa nav, viņa ir tādā nozīmē, arī lietot vārdu pārlaicīgi nav pareizi. Viņi ir vienkārši... Nezinu, tas Blaumans tomēr kaut kā, man liekas, ir pārlaicīgs, ne? Nē, tādā ziņā viņš ir. Ja mēs ņemam, šodien mēs redzam Stambulas konvenciju, kas tas ir, no kurienes šis jautājums, mans viedoklis, ir tas, ka divi citi koalīcijas partneri nepiekrita cirst mežus. Kas ir Indrāni, Džeks nopiļīja visu mežu. Nekas jau nav mainījies. Blaumaņa problēma par to, kā mēs attiecamies pret savu ainavu, pret savu dabu, šodien nekas nav mainījies. Tie meži kā auga. Kādam ir jācert, jā. Bet vai tā ir vairs mana māja? Nezinu. Labi, okei. Kas tu mums vēl tāds? Kāds teātris ir? Tu uzbrauc mums, ka mēs visi tādi vecāki palikuši un tev ir vārdi jāmācās, bet kas vēl, kas mainījies pa 15 gadiem? Nē, tu vispār priecīsies tā kā būtu atpakaļ. Tu jau viņiem ātrāk gribēji būt atpakaļ, ne? Es nezinu, vai es gribēju ātrāk būt atpakaļ, es būtu gribējis kaut ko jums ātrāk uztaisīt. Viens variants. Es vēl joprojām neesmu aizmirsis par tām tautas dziesmām. Par tautas dziesmām, jā, Es jau spēju iemīlēt tos kaut kādus, Rasa man iemet dziesmu svētkos, es spēju iemīlēt viņus pa 2 mēnešiem, un tā tēma, kas man absolūti nav interesanti, es varu. Dziesmu svētkus? Dziesmu svētkos, es spēlēju vienīgais to dziesmu un deju svētku fanātu tajā izrādē, un es nekad neesmu bijis dziesmu un deju svētkos, nezinu, kas tas ir. Bet labi, tas tāds... Man liekas, ka šobrīd ir, es esmu trāpījis mirklītī, kad teātrī atkal ir 5 gadus izrāde. Bijusi tikko, es biju uz Raķetēm. Kas arī... 5 tukšie gadi. 5 tukšie gadi, un jā, tā varētu būt. Tādā nozīmē, ka kaut kādi... Zin kā, tā mana pārliecība ir tāda, ka šobrīd pēdējos kaut kādus 3-4 gadus, pat varbūt bišķiņ vairāk, Latvijā mainās, jo pirms tam es reāli apgalvoju, ka mākslas notikums teātrī ir nejaušība. Pie tā, kādā veidā mēs veidojām repertuārus, kā mēs skatījāmies, tad šobrīd tomēr tie teātri, vismaz daļa, patiešām ļoti domā par repertuāru un par aktieru repertuārā. Tas ir mainījies. Un līdz ar to attīstoties arī aktierim dalot
dodot arī šad un tad lomas, ko viņš nevar nospēlēt no pirmā acu mirkļa, ļaujot viņam attīstīties, ir lielāka iespēja, ka mākslas notikumi ir biežāki. Pagājušā sezona bija sūdīga. Tādā lielā nozīmē. Vai ne? Es nevaru komentēt. Es pārāk maz redzu. Raķetes bija iepriekšējā, jā. Pagājušajā sezonā es teiktu no tā, ko tu tagad domā tās, kuras tagad ir nominētas? Jā. Tad es neesmu pats redzējis, bet vislielāko furoru ir izsaukuši tie Dirty Deal, tas ir mūzikls. Alfas, jā. Tas ir mūsu izrāda Liepājas teātra izrāda. Liepājas teātra mākslinieks skautītāja izrāda. Bet... Jā. Līdz ar tas ir tāds, un pārējais apkārt ir tāds viegli kuslāks. Šī sezona šobrīd jau ir iestartējusi, man liekas, nenormāli spēcīgi. Un būs baigi interesanti, kā viņi attīstās. Skaidrs, ka tie vilnīši ir, bet man liekas, ka tur ir šī te, ka teātri mainās un viņi patiešām kaut kā savādāk mazliet domā. Tas ir forši. Daži nedomā, daži turpina veģitēt, bet jā. Un arī, teiksim, jūsu festivāls, man liekas, ir tādā ziņā atkal kaut kas mazliet jauns, kas parādās. Valmieras festivāls Homo Novus un tagad būs 4 vai 5 Daugavpilī. Katram ir ļoti sava specifika. Katrs noklāja kaut kādu ļoti foršu laukumu. Darīt vienu to pašu nevar. Arī jā, bet es domāju, ka viņi arī izriet no katra tā, kas to festivālu organizē. Ja, teiksim, Homo Novus vēl joprojām dzīvo mazliet, manuprāt, priekšā laikam ar to, ko viņi piedāvā apskatīties, padomāt. Tad, tā kā Valmieras festivāls ir par šo te radīšanu kaut kādu. Ātru. Kas? Ātru. Ātru, jā, diezgan ātru, bet vienlaicīgi viņš ļoti daudz arī foršas tur idejas izveidojās. Jā, protams. Un tad Daugavpils festivāls ir par to, kad patiešām par pieejamību un par to, kas ir tas izcilais tajā iepriekšējā sezonā bijis. Tur ir grūtāk ar lielajiem teātriem vienoties, ka viņi turien nokļūst, bet anyway. Un jūsējais ir ļoti, man arī ļoti patīk tas reģions. Es arī, teiksim, šobrīd domājot par Leļu teātru, mēs ļoti daudz strādājam gan ar Lietuvu, Igauniju un Somiju. Man liekas, ka šīs te Baltijas valstis ir šausmīgi, mums ir jādzīvojas. Jā, noteikti. Vispār par to draudzēšanos runājot, man liekas tāda sajūta, ka es tieši to festivālā kaut kā tā sajūtu, kad tos aktierus sūti, tad, man liekas, tādos trimdā, tā kā brauciet to festivālu, ejiet draudzēties. Tā ir? Es? Jā. Jā, daudz negrib braukt. Bet daļa atbrauc? Daļa atbrauc, jā. Nē, tas ir, skaidrs, ka tad, ceļš, kad iet sezonu, nav jau tā laika skatīties. Mēs arī uz Valmieras festivālu mēģinām, nākošajā gadā mums jau, es zinu, ka 6 cilvēki piedalās. Valmierā, ja? Jā. Redz, kā aizbrauc pastīties un jau piedalās. Un tas ir, tā kā mēs apzināti nekādā veidā tam netraucējam. Jo mums liekas, ka tas ir svarīgi, ka mēs kaut kādā veidā ļaujam apskatīties, sajusties kaut kur citur kopā. Tā ir savu veidu izglītošanās. Jābeidz, vai ne? Cik var pļurkstēt. Viņiem tās pozas vienmēr tādas ir. Nē, es varu iedomāties, ka katrs atnāk, principā visi jau gandrīz pa vienu to pašu runā. Vairāk vai mazāk, jā, bet vienmēr tās niansītas kaut kādas. Niansītas ir. Piemēram, mēs šodien sākām šitā te sēdēt, tā nekad nav bijis. Nekad. Bijāt uztraukušies, jā. Nē, mums likās, ka tu kaut ko Mēs nekad neuztraucamies. Labi, ja nevalkam garumā, tad jūs joprojām mūs varat atrast Facebookā, kur ir... Ja jūs gribējāt runāt, es varu vēl runāt. Jautājums ir, vai mēs esam kaut ko pateikuši. Mēs noņemsim mikrofons un tad vēl parunāsim. Jā, nav, nē. Par Latvijas teātru. Tiešām nav nekas uz sirds. Tā pagaid, kad tā pirmizrāda? Par Latvijas teātru. Jā, pirmizrāda. Kam? Taču tev te.
Šeit? Jā. Nu, pasaka, lai zinu, kad jānāk. Novembra beigās. Tā arī viņi nāks novembra beigās. 23., 28., 30. Man liekas, ka nevienu datumu nenosauc. Man liekas, ka 29. Es domāju, ka teātris noteikti ir noteicis datumu. Es domāju, ka viņš ir, jā, bet es jau esmu režisors. Man jau nav. Man svarīgi pieņemšanas izrāda, un viņas laikam neesmu. Nē, nu vēl labāk. Pareizi netraucēt. Nav ko traucēt. Mīļie klausītāji, skatītāji. 29. novembrī. Ir 9. novembrī 3 bērs, 2 kāzas. 3 kāzas, 2 bērs. Nē, 3 bērs. 3 bērs, 2 kāzas. Starp citu, Eiks izrādēs vienmēr kāds nomirstot. Tā ir. Jā, Vienmēr. arī bērnu. Jā. Nu, jā. Re. Tā ir daļa no dzīves. Nu, tā jau vairs nav. Nu jā. Nē, tam, kas nomirs, nē. Jā, tā vairs nav viņa daļa dzīves, bet mums jā. Labi, tātad 20. novembrī visus aicinām uz Mārtiņa Eihes izrādes pirmizrādi. 3 bērs, 2 kāzas. Līdz tam mums ir vēl viena pirmizrāde. O, jā. Mums vēl viena pirmizrāde. Elīze Dombrovskas, jaunās režisors, pirmizrāde izrādēja par viņas pašas dzejā un viņas dzīvē balstītā navigācija uz nekurienī mazajā zālē Lielajā Dzinterā. Jā. Datumu no galas nepateikšu. Bet, jā, es gribēju pateikt vienkārši, ka jūs varat mums arī sekot, ja? Facebookā, kur es savu postu šodien ieliku, Instagramā, kur Rasa neko šodien nav ielikusi. Es pieliku īkšķi Kam? tam tavam postam. Aha, bet Instagrams ir tev. Cik jums ir sekotāji? Pats es taču neatceros, ka man tas jādara. Tu vienmēr biji tik aktīvs piedodiet, gads vainīgs. Viņš neatgādās. Mums ir arī klausītāji. Zāle ir Jā. piepildīta. Jā. Un pat vairāk zāles varbūt. Jā, jūs varat mums sakot Vienīgais Patreonos. viņi visi domā, ka tas ir Gata Malika podcasts. Tas ir. Nu, Nu, viņš mācēs Bet labi, pārdot. ka tā. jā, un tātad Facebooks, Instagrams, Patreoni, ja var kaut kāds labumis vinēt, šoreiz nē, bet citreiz atkal varēs. Mēs visi izdarām. Nē, vēl neizdarām. Tā, mums klasisks, tradicionāls jautājums ir mūsu viesiem. Jūs pateicāt, ka alkohols ir kaitīgs? Alkohols ir kaitīgs. Kam būtu jābūt mūsu nākamajam viesim šajā podkāstā? Nu, kādam Nākamajam saistītam viesim? cilvēkam pārsvarā. Viņš arī būs? Nu, Varbūt. mēs neko nesolam, Ir kaut kad jau gadījies, būs. ka gan ir, jau. ir gadījies, ka nav tas nākamais viesis, ko Jānis Znotiņš pateica, kas par Znotiņš, un pēc nedēļas bija kas klāt, kas Jā, par viņš Znotiņš. pats sarunāja, tas bija perfekts. Kas par bija uz izrādi? Jā. Lai mēs bijām kopā uz to izrādi. Ja tā bija tā izrāde. Labi. Kam vajadzētu būt? Es jau nezinu, kas jums ir bijis. Nav svarīgi. Nav svarīgi. Nu, pasaki tad divus. Nu. Es nevaru, šitā lieta ir jāapdomā. Var jau visu laiku sloganos visu kaut ko bļaut, bet, ja tu uzsaki, ka kāds ir jāuzaicina, tev ir jāzina, kāpēc. Var arī ienaidnieku kādu. A few moments later. Tu vari telefonā skatīties arī. Lai vārds atcerētu. Jā. Es domāju, tas režisors, tas Džeks, nu. tas tur ar bārdu no tā teātra, kas ir centrā. Tā tad Viesturs Kairišs ir Mārtiņa Eikas ieteiktais nākamās epizodes viesis, kurš pie mums tiešām vēl nav bijis. Varbūt tev vēl kāds variants? To jūs nedabūsiet, jā. Mēs gan jau ko var sarunāt. Kas vēl? Bet tas vispār nebija domāts, tas bija domāts kā joks, bet labi. Mēs jau... Nē, es domāju, ja jūs tiešām varat dabūt, man liekas, ļoti interesanti būtu parunāt ceļš priekš aktieriem ar avotu. Kārli Arnoldu. Jā, kā viņam šobrīd iet. Nu, viņu gan jau ka nevar dabūt. Es domāju, ka var kaut kādā brīdī. Katrīna Zeta-Jones varbūt var dabūt, bet Kārli Arnoldu dabūt, nezinu. Man liekas, tā būtu ļoti, ļoti interesanta saruna par šobrīd, kad, man liekas, viņam vēl īsti filmēšanās nav sākusies, viņš jau turpina trenēties. Bet, tas varētu būt, jo tas, man liekas, mūsu laukā ir pirmais šāda veida
solis. Nē, nu es jau viņu īstenībā diezgan bieži Precedents. satieku. Nu, Katru reizi, kad es eju uz rakstīt. Rimī, es redzu tur Košins un Arnolds man sagaida. Jā. Košins ir otrs, kam ko jāsēc. Nu, tie Cik tie nezinu, divi kurš ir Rimī Rīva un rūči. kurš ir Viens ir Rīva un otrs jā. ir Mī. Bet, nu, Kalits arī bija, bet Kalits vienkārši aizgāja, nu, tas bija otrā virzienā šāviens. Nu, Holivuda un Austrumtirgus. Jā. Tā. Nu jā, labi, ņemam Es Kārlis. principā domāju, ka jāraksta uzreiz vienkārši ir. Un nav Reku, viņai jau Ko tur vajag? telefons ir. Vai viņa Nē, man Instagramā telefons raksta? nav, es rakstīšu Instagramā. Jā, nu labi. Ok, paldies tev, Mārtiņ Eihe. Pie mums atnācīja. Mēs tev vēlam jauku atlikušo mēģinājumu procesu un cerams, ka izrāde būs grāvējs un būs gan smieklīgi, gan bēdīgi. Un... Šis ir tāds ļoti duāls jautājums. Nu jā, Šis ir ļoti duāls jautājums. nu jā. Man kā Leļu teātra direktoram nevajadzētu Tu tā sev identificē? ka jūs Mārtiņš, ne- Leļu teātra direktors. ka man izrāda Liepājas teātrī dabū nominācijas, piemēram. Jā, bet vajag Mums jau nav visus. Nē, man jau tieši arī tā, aiziet. Kraujam tik Bet mums- Mums paudzē. arī Mēs tas Sīls mēs ākstamies. Dertīdielā dabūja savu nomināciju. Nē, nu arī Dievs ir šeit nominēta, laikam. Bet jā, labi. Nu, jā, Nē, tas- bet tur ir. Nē, pie jums var, jūs neesat valsts teātris. Ļoti. Andrej, Nē, lūdzu, nē, brauciet nē, šurp, nē, dabūjiet visas savas nominācijas, draugi. Dodiet Liepājas teātrim visas nominācijas. Paldies! Tā, Paldies! see you, guys!